Sveiki, sveiki! Šajā piektdienas vakarā, piektdiena, 21. Februāris, diena, kad es biju pārcēlusi savu šo Canva plus Etsy kursu uz mēnesi cerībā, ka šodien, 21. februārī, sāksies šis kurs, kuru es tā kā veidoju tikai vienu reizi gadā, kas ir gada sākumā. Un šogad pirmo reizi, šodien tomēr tas kurs arī nesāksies. Nesākās 21. janvārī, kurš bija pirmais nospraustais datums, un nesāksies arī tagad 21. februārī. Un tam ir, protams, vairāki iemesli, kāpēc tā. Un mazliet par tiem iemesliem es gribu arī pastāstīt šajā video. Jo pa lielam jau it kā nekas nav mainījies, kā tikai un vienīgi mainījušās ir manas prioritātes. Un varbūt, lai jums būtu skaidrāk, kāpēc ir mainījušās prioritātes, es piedāvāju tomēr iziet cauri tā kā nokopīgošu kādu šo savu prezentāciju, jo tā man ir ļoti mīļa, dārga, caur to es esmu vairākus gadus iepriekš jau uzrunājusi cilvēkus, ne tikai caur šo prezentāciju, bet vēl kādu citu, bet šī man tāda sirdī tuvāka, mīļāka, jo tur ir vairāki tādi svarīgi momenti iekļauti, kas, ko es uzskatu par tādiem tā kā atslēgas momentiem, ja? Un līdz ar to tagad es nokopīgošu Canvas ekrānu un arī uzreiz uztaisīšu lielāku, lai varam apskatīties, kāds tad bija šis prezentācijas stāsts, kurš vēl joprojām arī šodien ir aktuāls. Es tā domāju, ka daudziem no jums nav noslēpums, kas skatīsies šo video ierakstu, ka daudz kur ir minētas tādas lietas, ka tieši 21 dienu laikā mēs varam tā kā apgūt vai iemantot kaut kādus jaunus savus ieradumus, kurus nākotnē būs vieglāk ievērot tad, ja mēs veiksim 21 dienu regulāras darbības, tad jau ar 22. 23. dienu mums šīs darbības nāksies priekš mums arvien vieglāk būs paveicamas un tā tālāk. Ja? Un arī mana šī kursa programma bija sadalīta 21 nodarbībā, pa 21 tātad tikšanās reizēm uz 1 stundu, lai informācijas apjoms arī nav pārāk liels, taču, lai pēc tam var ierakstā arī noskatīties, bet tādā veidā jau pieradinot sevi pie šīm te regulārām darbībām, ka katru dienu vismaz to 1 stundiņu, labāk 2, tomēr veikt jau mērķtiecīgu darbību veikšanai, kas vestu mūs uz mūsu vēlamo rezultātu. Kāds ir tas rezultāts? Katram iespējams savs, taču man šis redzējums ir tāds, ka vienalga, lai pa ko mēs katrs sapņotu, par ko ilgotos, mans aicinājums ir ikvienam paskatīties šajā freelancera lauciņā, jo kļūstot par freelanceri, par cilvēku, kurš ir neatkarīgs no darba devējiem, no tiešā biznesa, kas ir jāvada ar darbiniekiem un tā tālāk. Tātad tas ir cilvēks, kurš aizbraucot uz jebkuru kaut vai pasaules malu, var nodarboties ar savu freelance darbu, jeb pakalpojumu sniegšanu, tad, ja viņš ir apgūst kaut kādas prasmes, ko vai kā pakalpojumu var citam sniegt, piemēram, apgūstot Canvu, veidojot visādus grafiskos dizainus, piedāvājot arī citiem vai vizītkaršu maketus, vai bannerīšus, vai pat mājaslapu veidošana, un vai jebkādas citas lietas, vai arī, protams, viena no
Viens no virzieniem, viens no veidiem bija arī šis te Etsy veikals, kurā tirgo digitālos failus, vai ne? Un caur šo tātad mēs varētu sākt savu startu online. Ja mēs esam pieraduši iet uz darbu no līdz, ja, tur pirmdienas līdz piekdienai, no 8 līdz 5, vai tur maiņdarbs vai kaut kā tā, tas nav vienkārši tā, ka nu, tas skaitās, ka normāli visi cilvēki iet uz darbu un strādā, un tikai daži izlicēji ir tur freelanceri vai kaut kā tā, ja. Vienkārši ir ļoti daudz programmas, kas mūsos ir tā kā ieprogrammētas, neieprogrammētas, kas vienkārši nāk mums līdz iespējams no bērnības, jo tā ir dzīvojuši mūsu vecāki, tā ir pārsvarā visi mūsu radi apkārt dzīvojuši tikai jaunai paaudzei. Protams, tagad ir jau mazliet jau savādāks, jau plašāks redzējums, jo to paredz vispār arī mūsu šis straujais pārmaiņu laiks, kurā mēs dzīvojam. Un tomēr, ja, tā tad savā prezentācijā es aicināju cilvēkus, jā, vispār paskatīties tajā virzienā, ka var nopelnīt, nosacīt šo jauno naudu, kļūstot par freelanceri. Un freelancerim ir tā brīnumainā iespēja izvēlēties, ar ko īsti nodarboties, ja tātad ko darīt, kad darīt, kur darīt, ar ko darīt un bez ierobežojumiem. Tātad, ko darīt? Vai veidot mājaslapas, vai veidot Etsy veikalu, vai kļūt par SEO speciālistu, vai veidot, nezinu, bukletiņus cilvēkiem, vai vēl kaut ko darīt. Ja? Tātad, tikpat labi arī kad darīt. Ja, kur kaut vai Austrālijā aizbraucot ciemos pie kāda, vai ar ko darīt, iespējams ar kādu kopā. Un pilnīgi izvēles lidojums šeit var būt ļoti plaši. Galvenais būtu saprast, kas ir tas, kas saista katru no jūs. Par to, ka daudz no mums dzīvo šo atlikto dzīvi, kas tad tā atliktā dzīve ir, kas ir nu, daudziem ierasts modelis vēl joprojām, kas nāk, kā es teicu, līdz pārsvarā no bērnības, kad mēs esam pieraduši, ka dzīve normālā veidā norit pēc tāda tā kā noteikta scenārija, ja, kur mēs no sākuma ejam bērndārzā, tad skolā, tad augstskolā, tad pēc tam tur ģimene bērni, labs darbs, un pēc tam, kad visu mūžu esam nostrādājuši labā darbā, tad pēc tam mēs dodamies pensijā, un atliktā dzīve nozīmē, ka mēs visu laiku no esošā soļa domājam, ka tad, kad mēs būsim nākamajā solī, tāda sāksies īstā dzīve. Jā, tātad, kad bērnu dārzā iespējams sapņojam, kad mēs beidzot iesim skolā, kad mēs beidzot, jā, vai sāksim strādāt, vai iesim augstskolā, vai kad es apprecēšos, vai kad man piedzims bērni. Jā, vai arī tad, ja es dabūšu labu darbu, bet arī tur atkal jau nākamais moments, ja visu dzīvi tad ejam uz darbu, strādājam bieži vien nemīlamā darbā, bieži vien par neadekvāti zemu atalgojumu, jo vienkārši, nu, ko tad es citu varu izvēlēties, tā daudziem notiek, mēs tā pieņemam un viss, ja, nu, nekas, kad aiziešu pensijā, tad gan es dzīvošu, tad gan es braukšu ceļojumos un varēšu visu kaut ko darīt, bet pienākot pensijai, izrādās, ka pensijas samazinājušās, vai vēl kaut kas tur valstī mainījies, un līdz ar to sanāk tāda atliktā dzīve visu laiku nepārtraukt, ka mums liekas, ka vēl mazliet jāpaciešās, bet kaut kad pēc tam būs labi, nepieņemot to, ka nav jāgaida. Nav jāgaida, un nevajadzētu dzīvot šo atlikto dzīvi pēc noteiktā ierastā scenārija. Jo, jā, kā arī šeit ir, ka domāt, ka tad, kad būs nauda, būs iespēja dzīvot forši, vai aizbildināties, ka vēl neesat gatavi, ne tagad, vai lielāko dzīves daļu pavadām nemīlamā darbā, lai nopelnītu vecumdienām, lai būtu iespēja dzīvot forši, un tā tālāk, vai ne? Bet kāpēc tad īsti mēs nedaram to, kas mums patīk? Bieži vien iemesli mēdz būt sekojošie. Vai mēs nezinām, vai un kā var ar mūsu hobiju vai aizraušanos nopelnīt, vai vēl it kā trakāk, pat nezinām vispār, kas mums patīk.
Es pat esmu saskārusies vairāk kārt ar šādu situāciju, ka cilvēki skaidri un gaiši māk noformulēt, ko viņi negrib, ko viņi labprāt gribētu mainīt savā dzīvē, kas viņiem nepatīk, bet kas īsti patīk, ko gribētu vietā, nezinu. Vēl nākamais moments varētu būt bailes no nosodījuma, ka ģimene varētu nepieņemt jūsu izvēli, vai nākamais bailes no neizdošanās, ka jā, visiem citiem sanāk, man var neizdoties. Ko tad es darīšu? Es būšu zaudējis labo darbu un es būšu spērus soli kaut kādā nezināmajā, jā, virzienā. Tad nākamais, ka nav garantijas. Mēs bieži domājam, ka tad, ja mēs šobrīd strādājam labā darbā, pat labi apmaksātā darbā, salīdzinoši, nu, tā kā, nu, es negribētu teikt ciešamā darbā, bet, nu, tā, kur, nu, jā, nu, darbs ir darbs, nu, kā var darbs it kā, nu, tādu, ka patikt mēs ejam, strādājam, ai, atkal jāiet uz darbu, vai ne, bet, nu, nav tā, ka mums ļoti nepatiktu, bet nav arī tā, ka mēs justu, ka tas ir mūsu sirds darbs vai aicinājums, vai tā, ka no rīta pieceļamies, izdzeram savu kafijas krūzi, ja es gan, diemžēl, esmu jau izdzērusi, un man tas stāv vienkārši nenovākta pusdienas kafija un krūze. Un ir tā, ka mums liekas, ka tas tik un tā, tas stabilais darbs sniedz mums it kā kaut kādu garantiju, bet vienmēr kāds var parādīties gudrāks, advancētāks, zinošāks, jaunāks, erudītāks. Vienmēr var mainīties, nezinu, uzņēmumu īpašnieki vai var nezinu, vēl kaut kādas situācijas būt, kad vienkārši mēs paliekam malā un mēs šo darbu tomēr zaudējam. Un līdz ar to arī šis darbs negarantē to, ka mēs te nodzīvosim un nostrādāsim visu, nezinu, atlikušo dzīvi, ja, vai pat, ja mums tas darbs it kā patīk, un tā mums vienmēr būtu feini padomāt plašāk un neierobežot sevi tādās strukturētās robežās, kur mēs esam atkarīgi. Mūsu labklājība, mūsu apmierinātība, mūsu dzīves kvalitāte, jā, to, ko mēs varam atļauties, kā dzīvot arī tā skaitā, jā, kā tas viss ir atkarīgs tikai no kāda cita, nevis no mums pašiem. Un kā pēdējais, jā, kāpēc mēs bieži vien nedarām to, kas mums patīk, tāpēc, ka, kas ir interesanti, bieži vien cilvēki nepieņem to, ka varētu arī viņiem būt neierobežoti ienākumi. Iespējams, jūs kāds esat dzirdējuši par tādu terminu kā naudas griesti, ka, piemēram, cilvēks pelna tur it kā pieklājīgu naudiņu, bet viņš visu laiku gribētu labprāt vairāk, bet lai ko viņš darītu, lai kādus papildus kursus iziet, lai kādus darbus mainītu, viņam neizdodas kaut kādu noteiktu līmeni, tā kā, nu, pārkāpt pāri, teiksim, ja, un pacelt šo latiņu augstāk. Visu laiku tāda tā kā naudas griesti viņam ir. Ko tas savukārt nozīmē? Tas arī nozīmē to, ka vienkārši cilvēka prāts nav gatavs pieņemt kaut ko vairāk. Tātad viņam ir kaut kādas robežas, līdz kuram prāts netiek līdzi. Nu, tāda, ka nespēja pārkāpt pāri. Kāpēc par prātu arī varbūt vēlākajos slaidos jums kļūs vieglāk, ja? Jo te ir problēma domāšanas veidā, domāšanas stilā un ierobežojošajos uzstādījumos, ja? Jo ir jāļauj uzdrīkstēties domāt plašāk, atsvabinot sevi no nepamatotām bailēm. Un ja mēs parasti baidoties savā prātā uzzīmējam visļaunāko scenāriju, ka mēs varam palikt bez ienākumiem, mūs var kaut kā nenovērtēt, man var kaut kas neizdoties, ja? Tad kāpēc mēs vienmēr zīmējam šo tumšāko bildi, kāpēc mēs nevaram uzrakstīt, vismaz uzzīmēt prātā šo savu nosacīt labāko scenāriju, kas arī var notikt, ja tomēr mēs uzdrīkstēsimies kaut ko mainīt, un tie varētu būt augstāki ienākumi, iespējams, mazāk mums būtu jāstrādā, iespējams, vairāk laika mēs varētu veltīt ģimenei un draugiem, iespējams, mums vispār varētu būt daudz krāšņāka un piepildītāka dzīve, bet mēs kaut kā neatļaujamies vienkārši
paši par to sapņot. Nu jā, tas ir citiem, bet ko tad man nē, ja? Tātad tur ir tikai un vienīgi domāšanas jautājums, kaut gan arī ne visiem vajag to, ko vajag. Jā, tā tad, pareizāk sakot, ne katram no mums vajag to, kas ir visiem citiem, jā, vai lielākam vairākumam. Nu, tad šeit viena no arī domāšanas šīm te problēmām ir arī sadalījums nabago domāšanas stils un bagāto domāšanas stils, ja? Un nevis tas, kad es cilvēkus kādus gribu aizvainot, kad kādi ir nabagie un kādi ir bagātie, vēl jo vairāk, ja mēs pieņemam to, ka bagāts cilvēks varbūt arī ar pieticīgiem ienākumiem, tad, ja viņam ir gana un pietiek ar to, un viņš jūtās bagāts ar to ienākumu līmeni, ar to labklājības līmeni, ar to ne tikai naudas ziņā, bet vispār kopumu kā komplektu dzīvē, viņam ir gana. Citi var pat brīnīties, nu kā tā var, bet viņam acīm redzot ir gana. A citam vienmēr būs par maz, pat ja viņam būs 10 reizes vairāk, kā šim pirmajam minētam cilvēkam, viņam vienmēr būs, nezinu, pa maz un būs. Un kaut gan, ja viņš ir ticis pie daudz lielākiem ienākumiem, viņam visticamāk tomēr šī nabago domāšana nepiemīt, ja? Bet vienkārši akcents uz to, ka nav tiešas saistības nabago domāšanai, ka tikai un vienīgi nabagiem, un bagāto domāšanu tikai un vienīgi bagātajiem. Bet tomēr, nu, plus mīnus. Nav vienkārši nospraužama robeža, ja es pelnu 1000 vai es pelnu 3000, vai es esmu nabaks. Ja, skatoties no kura skatu punkta skatās. Jā, teiksim, miljonārs varbūt tā skatītos, ka, nu, tie ir nabagi. Jā, bet kas pelna, piemēram, nezinu, 500 eiro mēnesī, un ja viņš skatās cilvēku, kas pelna 5000 eiro mēnesī, viņam liekas, ka Dievs, tas tak ir bagāts. Jā, kaut gan priekš cita, kā es teicu, piemēram, 5000, kā varētu likties, nu, tās tādas kapeikas vien ir, vai ne? Līdz ar to te vairāk par to stilu. Tātad nabago domāšana, kad pārsvarā sliktā noskaņojumā, jo nav jau par ko priecāties, ja nav naudas, redz visur problēmas cilvēks, ja neredz risinājumu un rīkojas kā bērni, nevēloties uzņemties atbildību par to, kas notiek. Jā, tā tad mēs esam tādi tā kā upura lomā, jo tāpēc, kad redzi mums atkal palielināja tur nodokļus, vai tur samazināja algas, un ko tad es jau neko, vai ne, viss ir slikti, un tā tālāk, vai ne, tā ir nabago domāšana. Savukārt bagāto domāšana piemīt cilvēkiem, kas saprot, ka ir problēmas, tas nenozīmē, ka viņiem nav nekādas problēmas, jā? Jā, ir problēmas, taču tas nemaina noskaņojumu, jo vienkārši problēmas ir šķēršļi, kas ir jāpārvar. Meklējam un atrodam risinājumu un rīkojamies kā atbildīgi cilvēki, negaidot, kā kāds nāks un atrisinās mūsu šo problēmu saucamo mūsu vietā, ja, jo nu, tā ir mūsu atbildība un mums vienkārši ir jārisina, ko ar to darīt. Nu, ja šodien mums nepietiek, nu, tad kas mums ir jādara? Bet nav jau tik vienkārši, ja, jo tas ir tāds ļoti dziļš īstenībā jēdziens, jo arī kaut vai, piemēram, tieši par darbiem runājot, ja, tad nabagie uzskata, ka jo vairāk strādās, jo vairāk būs naudas. Savukārt bagātie cilvēki, nosacītie, ja bagātie cilvēki, atceramies bagāto domāšanas veida cilvēki, zina, ka dārgākais resurs tas ir laiks, ko pērk no citiem. Strādā, atpūšas, lai ģenerētu idejas, kas atnesīs naudu. Un tieši visticamāk, nabagie ir tie, kas strādā uz šiem bagātajiem, tērējot savu laiku, daudz, sūri, grūti strādājot, lai bagātie nopelnītu, bet bagātie arī strādā, bet tikai viņi gudri strādā. Ja? Un, piemēram, jā, kad tas ir vienkārši jāpieņem, ka nav jāstrādā bezgalīgi, nav jāstrādā 3 darbos, nav jāstrādā, nezinu, 4 darbos.
ir vienkārši jāsavāc tādā enerģija kamoliņā un jāsāk domāt plašāk, ko es varu darīt, kādas ir vēl iespējas, ja? Nevis tikai iet, darīt, jo es vairāk izdarīšu, jo vairāk tā kā būs. Bija kāds piemērs, bet es uzreiz man izkritu mazliet no prāta, kaut kur aizvirzījos domās, un, diemžēl, to variantu tagad nevaru minēt, ja? Vēl par kvalitāti runājot, ka parasti nabago domāšanas cilvēki meklē lētāko vai bezmaksas variantu, tērējot visdārgāko savu laiku. Savukārt bagātie meklē labāko, kvalitatīvāko apģērbā, ēdienā, ceļojumos, dzīves kvalitātē. Viņiem nav žēl samaksāt naudu, ja, bet viņi izvēlas kvalitāti, nevis tikai un vienīgi lētāko vai bez maksas. Jo arī tas ir svarīgs domāšanas stils, kas attiecas arī uz šo kvalitāti, ka, piemēram, ja, nu, kādus piemēru varētu minēt, nu, piemēram, ja, kad nezinu, kaut vai pādītām zeķītēm. Es nesaku, ka adīt zeķītes ir slikti un ka nevajag pašiem mājās adīt zeķītes, piemēram, nu, tam ir savu vērtību, protams, ja, bet, piemēram, ja man ir vajadzīgas zeķes, tad es padomāju, cik ilgs laiks man būs jātērē, lai es uzadītu šīs zeķes vai iemācītos vispār adīt šīs zeķes. Vai labāk es varu šīs 4, piemēram, vai 5 stundas pavadīt kaut kādā savā nosacīta darbā, kaut kādas idejas ģenerēt vai strādāt kaut ko, jā, bet nevis tādā darbā, bet vienkārši kā freelanceris, teiksim, iespējams var nopelnīt par tām 5 stundām daudz vairāk naudas, un es vienkārši varu nopirkt ļoti kvalitatīvas jau gatavas zeķītes. Ja? Nu, tas arī varbūt ne tāds veiksmīgākais piemērs, jo man ar draudzeni vairākus gadus atpakaļ arī bija saruna. Te gan ir divas puses, ja, kad viņa ir ļoti tāda biznesa sieviete, un arī viņa izvēlās vislabāko kvalitāti, bet viņa ļoti vērtē savu laiku, ja, jo tik tiešām laiku mēs nevaram vairs atgriezt atpakaļ. Katra minūtīte, tikšķi, 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 tikšķi. Mēs dzīvojam savu dzīvi šodien, tagad. Vienmēr ir tagad. Un viņa labāk izvēlas pavadīt laiku, lai nopelnītu naudiņu, un tajā pat laikā savu tomātu un gurķi viskvalitatīvāko, viņa izvēlās tomēr iegādāties no citiem zemniekiem, ražotājiem un tā tālāk. Ja nevis tur veikalā, bet viņa pat tik tiešām, jā, tādus ļoti kvalitatīvus produktus pērk un tā tālāk, ja. Savukārt viņa man saka, kāpēc es pati audzēju tomātus un gurķus, vai tad tiešām man nesot žēl sava laika. Un te ir atkal noja diviem galiem, jo tāpēc, ka priekš manīm tomātu un gurķu audzēšana ir hobija lieta. Viena no manām hobija lietām. Man tik ļoti patīk tas. Tas ir veids, kā es relaksējos, tas ir veids, kā es atpūšos, tas ir veids, kā es varu ne tikai sēdēt pie datora un datorā internetā strādāt visu laiku, bet tas ir mans prieks. Noiet nost no datora, iziet ārā dārzā, aiziet uz siltumnīcu, palaistīt tos savus tomātus, jā, un gurķīšus, un ne tikai. Tāpēc tas man nav sava laika pavadīšana, lai ietaupītu, jo, kā jūs zinat, ka bieži vien savs izaudzētais tomāts un gurķis maksā stipri dārgāk, izmaksā stipri dārgāk nekā tad, ja mēs pa lētām naudām varam nopirkt veikalā pat, ja? Vai arī tas pats kartupelis, ja, cik daudz laika jāpavada ar viņu ņemoties un strādājot, vai burkāns, un tad, kad pa dažām kapēkām to var nopirkt veikalā, tad liekas, priekš kam tas ir vajadzīgs, ja? Tad, nu, man tas ir arī mans hobijs, aizraušanās un sirdslieta. Jā, par domāšanu turpinot, ka iesaka iet tur, kur ir bail, ārpus ierastā. Kāpēc?
Tieši tāpēc, ka, ja mēs esam pieraduši visu laiku rīkoties kaut kādā vienā noteiktā, nu tādā tā kā veidā, ja mums ir jau komfortabla tā zona un tā, tad skaidrs, ka droši vien daudz dzirdējuši to teicienu, ja, ka darot viens un tās pašas darbības, ir grūti gaidīt vai cerēt uz citu rezultātu. Tātad, ja mēs gribam citu rezultātu, tātad mums ir jāsāk darīt savādākas darbības. Ja mēs visu laiku darīsim vienu un to pašu, mums būs viens un tāds pats rezultāts. Ja mēs gribam citādāku rezultātu, tad mums ir jāsāk darīt savādākas darbības, tādas, kādas līdz šim neesam darījuši. Un tāpēc ļoti labi ir tomēr papētīt apkārt iespējams. Tas nevienmēr ir forši salīdzināt sevi ar citiem, ja? Bet tomēr, piemēram, kāpēc kādam cilvēkam ir tas, bet man nav? Kas ir tas, ko es varētu gribēt, ja? Tātad, ko viņš izdarīja, lai viņam būtu tas, kā nav man, tad, ja es to arī vēlos? Tad nākamais jautājums, vai es arī tā varu izdarīt? Vai kas man priekš tā būtu jādara? Nu, tā tad vispār sākt pētīt, nu, kāpēc pieņemsim, mana draudzene dzīvo, manuprāt, jā, daudz labāk, es arī tā gribētu. Vienkārši sākam analizēt, kāpēc viņai ir un man nav, ko viņa dara savādāk. Ko viņa ir izdarījusi tādu, lai viņai tas būtu? Vai es arī varētu tā mēģināt darīt? Un tā tālāk, ja? Jā, tad, ja mēs varam atbildēt uz šiem jautājumiem, tas ir forši, bet kā nākamo soli es piedāvāju arī vēl šo saucamo Roberta Diltsa loģisko līmeņu piramīdu, kas, nu, tādā vienkāršotā, manuprāt, veidā pastāsta un parāda to, ka mēs savu dzīvi varētu nosacīt arī tādā tā kā piramīdā šādi apskatīt, ja? Un tā tad pilnīgi viss, kas atrodas uz apakšējā mūsu slāņa, viss pilnīgi apkārt, kas materiālais mums ir, ne tikai materiālais, bet arī cilvēki, attiecības, apkārtne, vide, kur mēs dzīvojam, kādā mājā mēs dzīvojam, ar kādām automašīnām braucam, kā mēs kopjam, ko mēs ēdam, kādas kvalitātes ēdienus, ja, un tā tālāk, kādas attiecības mums ir, ja, tas viss atbild tikai un vienīgi par Roberta Diltsa šo apakšējo līmeni, loģisko līmeņu piramīdā, tikai apakšējais. Tātad tas, kas mums ir atkarīgs no viena līmeņa augstāk, vienmēr. Ja? Tātad to, kas mums ir, vienmēr nosaka augstākais loģisko līmeņu piramīdas posms. Un kas tad ir augstākais loģisko līmeņu piramīdas posms? Tās ir darbības, uzvedība, reakcijas. Tātad, kādas darbības veicu, no tā būs atkarīga mana apkārtne, vide, cilvēki un tā tālāk. Tātad, es izvēlējos savu vīru. Es viņā iemīlējos, vai es izvēlējos pieteikties kaut kādos kursos, tātad veicu darbību, vai es nepabeidzu augstskolu, vai es tātad kādas darbības es veicu, vai kā es uzvedos, vai kā es reaģēju, no tā bija atkarīgs tas, kas man šobrīd ir. Kāpēc šodien dzīvoju šajā mājā? Jo es kādreiz izdarīju izvēli dzīvot šajā mājā. Vai es varu izdarīt citu izvēli? Protams, bet tam būtu vajadzīga konkrēta atkal darbība, uzvedība, reakcija, lēmums, ja? Un tā tad es jau dzīvotu savādākā mājā, vai ne? Atkal mūsu darbības, uzvedība un reakcijas ir atkarīgas atkal no vēl viena līmenīta augstāk. Un tas jau līmenīts augstāk ir mūsu prasmes, spējas un iemaņas. Jeb, kas atbild uz jautājumu, kā es daru. Tātad, ja
man ir kaut kādas noteiktas prasmes, spējas vai iemaņas, tas noteiks manas darbības, uzvedību un arī reakcijas. Vai ne? Un šeit savukārt pie prasmēm, spējām, iemaņām atkal mēs varam iedalīt nu, saucamos hard skills un soft skills, un arī personīgās cilvēka īpašības. Ja? Un šeit kāpēc ir pavilkta tāda liela melna svītra, un tāda hard skills, es domāju, ka daudziem ir jau skaidrs, ka tā ir mūsu, nu, saucamā cietā, ja? Izglītībā, un savukārt soft skills ir viss tas, ar ko mēs esam dzīves laikā apauguši papildus vēl klāt, ja? Tur papildus diploma, atzinības, iemaņas, prasmes, piemēram, man nav nekāda ne kursi bijuši, ne izglītība, nekas nav ar dārzu saistīts. Tajā pat laikā ir kaimiņi, kas pie manīm nāk un konsultējas, kā es audzēju to, kā es daru to, kaut gan es neesmu pat mācījusies, es pat vienkārši pašmācības ceļā. Es izgāju šo dārzkopības ceļu nogājusi, šobrīd ar gana labiem rezultātiem, man tas patīk, un līdz ar to tāpēc arī man rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, bet tur nav nekāda ne diploma, ne kaut kas tam līdzīgs. Tātad, kāpēc šeit ir šī melnā strīpa, svītra novilkta, kas atdala, un arī pat krāsas savādākas, ja? Tātad, kas atdala augšējo piramīdas daļu no apakšējās. Apakšējā daļa daudz maz visiem ir skaidra, un plus mīnus cilvēkam, nu, kā sacīt, vidējam aritmētiskam, tas ir saprotams. Ja nu skaidrs, ka mēs mācījāmies bērnu dārzā, kaut kādā skolā, kaut kādu izglītību esam ieguvuši, tad katrs kaut ko ir papildus mācījies, katram pašam ir kaut kādas spējas, prasmes, iemaņas, pateicoties tam mēs spējam veikt kaut kādas darbības, kaut kā reaģēt, kaut kā uzvesties, un tas atkal nosaka mūsu apkārtnu vidi un tā tālāk. Ja? Bet šī robežšķirtne starp zemāko slāni un augstāko slāni tieši ir transformācijas līmenis, jo tieši uz šīs robežas notiek transformācija, kas kardināli var mainīt mūsu dzīvi, un transformācija sākas ar mūsu vērtībām, uzskatiem, ierobežojumiem un prioritātēm, kas atbild uz jautājumu, kāpēc. Un tikai tad, ja mēs patiesi, nu, augstākos līmeņus mēs neizskatīsim, ja tur, bet šoreiz tieši par šo sadaļu, kāpēc es daru, kad mainās domāšanas veids, vērtības, uzskati, ierobežojumi, prioritātes, tieši tas ir noteicošais transformatīvais posms, kas kardināli spēj mainīt šīs piramīdas apakšējo daļu. Un tā ir domāšana, tā ir izaugsme, tie ir mūsu dažādi prāta uzstādījumi, uzskati, ja, un tas tieši arī nosaka visu šo apakšējo daļu. Un ko es vēl domāju ar šo domāšanas veidu, arī to, ka tad, kad mēs sākam aizdomāties arī par tādu lietu kā blakus dzīves līdzsvara aplis mums ir parādījies, par to, ka mēs apzināmies, ka mēs nevaram gribēt izpausties tikai vienā no dzīves jomām, tad nebūs tam līdzsvara un ātrāk vai vēlāk aizies kaut kas šķību šķērsām. Nu, piemēram, bieži saskaros ar to, ka nu, ne jau tā, ka cilvēkam viss vienalga, kas apkārt notiek, ka viņš grib tikai naudu, 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 bet tomēr, ja viņš gandrīz vai jebko ir gatavs tur darīt, viņam ir apnicis, visu laiku parāda, visu laiku nav naudas, tā knapināšanās, es gatavs tur kaut kur vai braukt, vai pelnīt, vai darīt, bet beidzot es gribu dzīvot, gatavs braukt prom no ģimenes un tā.
Tas ir maldīgs tāds no vienas puses, jā, priekšstats, un tikpat Jā, labi arī otrs grāvis, jā, kad atkal tikai ģimenē, tikai visas būšu ģimenēs, tikai bērniem, visu savu dzīvi, tikai bērniem, tikai lai viņiem, viss viņiem nākotnē, es no savas dzīves atsakos. Un tā atkal ir pilnīgi kaut kāda cita galējība. Vai vēl šeit arī var būt galējība, ka cilvēks aiziet vispār tikai kaut kādā savā garīgumā un viss tikai, zin, tāds ēterisks paliek un vispār nav nekādu piezemējumu, sazemējumu, ja, un viņš tāds, nu, noscīt pa gaisiem un tā tālāk un tālāk, ja. Līdz ar to nekur nav forši, ja šis svaru kauss sasveras kaut kur. Ir forši, ja mēs spējam ieraudzīt visu šīs astoņas dzīves jomas, dzīves līdzsvara aplī kā veselība, ārējais izskats, ja tā tad sākums parasti tomēr ir ar mēs no sākuma piedzimstam vieni paši kaut kādā savā ķermenī, un mums ir jārūpējās par to, lai šis ķermenis ir vesels. Mums nebūs cita ķermeņa mūsu dzīves laikā. Mēs nevaram viņu tikai izmantot. Ēst nepārdomāti, nerūpēties par to, nepabarot savus ķermeņa šūnas, vispār neaizdomājoties, es tāpatās, ja ēdu, man nevajag nekādus vai tur vitamīnus vai uzturu bagātinātājus. Tikai nezinu kāpēc, neskatoties uz to, kā farmakoloģija un medicīna pēdējās 10 gadēs ir aizgājusi tik ļoti lieliem soļiem strauji uz priekšu. Nezinu, kāpēc mūsu sabiedrība ir kļuvusi arvien slimāka, un arī nevis veselība, bet arī slimības ir palikušas arvien jaunākas un jaunākas. Tātad slimības, ar kurām kādreiz slimoja tikai 80, 90 gadnieki, šodien jau slimo jau 50 un 40 gadnieki, jā, kas ir vispār kaut kāds ārprāts. Tāpat arī onkoloģija, ja kādreiz likās, ka, ja kādam ir onkoloģiska saslimšana, tad tas ak Dievs, ja, bet parasti tas notika pārsvarā tomēr vecāku gadu gājumu cilvēkiem. Tad šobrīd ļoti daudzos informatīvos resursos mēs varam lasīt par to, cik ļoti onkoloģija šobrīd aktuāla ir tieši bērnu veselībā, ja tā kā tas ir ļoti skumji, un ja mēs nepiedomāsim par to, apzināti nevērsīsim savu uzmanību arī šajā virzienā, nu tad arī nekas prātīgs mums nav sagaidāms, kā bija teicis uh, Apple dibinātājs Steve's Jobs, ka neviens nenodzīvos, neviens nenodzīvos dzīvu manā vietā, un arī neviens nenomirs manā vietā. Ja? Tā ir mana dzīve, tā ir mana slimība, un tā ir mana atbildība, un līdz ar to mums ir jāiemācās uzņemties atbildību par to, kas mūsu dzīvē notiek. Ja? Tātad tas bija par veselību. Ir svarīgi, ja mēs kaut ko sapņojam par jaunām mājām, par foršiem darbiem, par mīlošām ģimenēm un tā tālāk, mums ir jābūt savā vislabākajā ķermenī. Tātad veselība ir bezgalīgi svarīga. Tad pēc tam, kad mēs esam jau ķermenis, jā, mēs jau parūpējamies par savu ķermeni, mēs esam cilvēks, mums gribās ar kaut ko nodarboties. Ar kaut ko nodarboties, jo mēs saprotam, ka mēs gribam nopelnīt naudiņu, jā, un tas ir bezgalīgi svarīgi. Tātad ir jānovērtē arī šis lauciņš, mūsu lauciņš, kas atbild par darbu, biznesu vai vispār nodarbošanos kā tādu. Vai mēs patiešām strādājam darbu, kas mums patīk, vai biznes, vai nodarbošanās, ja? Tāpat arī finanses ienākumi var gadīties tā, ka mēs nodarbojamies patiešām ar kolosālu kaut kādu darbu vai biznesu, un tajā pat laikā finansēs un ienākumos mums gadiem ir stipri pa maz, vai mūs tas neapmierina, ja tad arī, nu, kāda jēga, it kā, nu, un tā tālāk. Ja? Tāpat, protams, arī attiecības ģimenē. Ja, ja attiecības ģimenē, es arī domāju, ka neviens nesapņo par to, kā būt tikai un vienīgi viens pats šajā dzīvē, ka tomēr sapņo arī par miedarbību ar citiem cilvēkiem apkārt, ne tikai sociālā jomā, bet arī tieši tādā tuvākā plāksnē.
kā ģimenes savas veidošanā, tad skaidrs, ka arī tas ir bezgalīgi svarīgs atsevišķs, kā es parasti saku, picas pīrāga daļa, ja, jeb picas daļa nosacīt šajā aplī, jā, ir bezgalīgi svarīgi. Nu, protams, arī šī te personīgā izaugsma un attīstība. Ja mēs neinteresēsimies un necentīsimies pa solīšiem tomēr kļūt arvien nedaudz erudītāki, gudrāki, attīstītāki, nu tad arī zinātnieki ir pierādījuši to, ka, ja tas netiek līdzsvarots, jā, tad cilvēks nevar izjust pilnā apmērā šo savu laimi un gandarījumu par dzīvi. Ja? Tāpat arī ir jābūt saviem hobijiem un interesēm. Nevaram tikai un vienīgi dzīvot, strādāt, ēst, gulēt, pēduši, padzēruši siltumā un mīlestībā. Ja? Ir jābūt arī kaut kādām savām aizraušanām, interesēm, hobijiem, kur mēs relaksējamies, atpūšamies, uzlādējamies. Protams, arī sociālās aktivitātes, draugi. Un, protams, arī šī te garīga attīstība, iekšējais miers, jeb nu, tāda tā kā vispārējā gandarījuma un apmierinājuma sajūta, ka mēs jūtamies tiešām dzīvē apmierināti tur, kur mēs esam, ar ko mēs darām, un tā tālāk, ko mēs par to saņemam, tā skaitā, un tā vai ne. Tātad, un šis dzīves līdzsvara aplis ir iesakāms ik pa kaut kādam laikam, tur reizi pusgadā vai katru gadu, atskatīties atpakaļ un uztaisīt pa jaunam, jo šis aplis nepārtraukti mainās. Un tad, kad mēs redzam, ka kāda no jomām ļoti stipri ir izvirzījusies ārpusē un kāda palikusi ļoti tāda maza, jo katra no šīm jomām jānovērtē no 1 līdz 10 skalā, ja? Un tad, piemēram, veselības vērtējumu pieņemsim uz 8, darba biznesa nodarbošanos uz 10, finanses ienākums uz 9, attiecības ģimene uz 9, personīgā izaugsme, piemēram, 7, hobija intereses 3, jo šobrīd nav laika, sociālās aktivitātes, draugi arī, piemēram, tur 5, garīga attīstība un iekšējais miers, piemēram, pilnīgākais stress, jo es visu laiku strādāju, pieņemsim. Es nerunāju tagad par sevi, es vienkārši minu kā piemēru, piemēram, arī tur uz kaut kādu trīnieku, ja, tad skaidrs, ka mums šis līdzsvar aplis parādīs, kuras ir tās jomas, kur mēs šobrīd veltam vismazāk uzmanību, fokusu un kuru iespējams mums vajadzētu tā kā nu, līdzsvarot, lai daudz maz šis līdzsvar aplis būtu mūsu dzīvē līdzsvarots. Nu, šeit negribētu ilgāk pieskarties it kā, un tomēr bieži vien cilvēki atrunājas ar to, ka man nav laika. Man nav laika. Viņi visi ir tik aizņemti. Valstu prezidentiem ir vairākas stundas gadā, nevis gadā, bet diennaktī. Nezinu, miljonāriem, miljardieriem, lielu korporāciju, biznesa īpašniekiem arī laikam ir vairāk stundas diennaktī, ka viņi var paspēt, jā, tādas lietas, plus vēl viņiem ir ģimenes, plus vēl viņiem ir bērni, plus viņi vēl ceļo, plus viņi vēl vada visu kaut ko, nezinu kāpēc, kur tad viņiem ir laiks, kāpēc mums pārasti nekad nav laika. Bieži vien tieši tāpēc, ka mēs vienkārši nemākam saplānot šo savu laiku, un kā atkal Eizenhauera metode mums rāda, ka vissteidzamākie uzdevumi reti, kad patiešām ir svarīgi. Ja, un tāpēc arī pēc šīs tabuliņas, ja kādam patīk, var nofotografēt vai screenshotiņu uztaisīt, ja, bet vairāk pie tā ka neapstāšos. Un jā, iesaka vairākus šos ienākumu veidus izveidot, lai nāk naudiņa no vairākiem tā kā avotiem. Jā, un šobrīd, jā, un jau kādu laiku esmu digitālo projektu vadītāja kādā uzņēmumā, ko dara ar prieku, man nav darba laiks no līdz, jā, būdam arī digitālo projektu vadītāju šajā uzņēmumā vairākas reizes esmu arī, ko te, piemēram, nezinu, 2 gadus atpakaļ 3 mēnešus dzīvoju Tenerifē, ja, būdama kā darbinieks šajā uzņēmumā, līdz ar to man galvenais arī nosacīt kā freelancerim tikai paveikt savu darbu un bez nepieciešamības būt no līdz
darba vietā tieši kā tādā, vai ne? Tad esmu arī digitālā mārketinga pasniedzēja, kas atkal ir mans periodiskais darbs, bet arī, ko es uzskatu par savu pamatdarbu, kaut arī viņš nav pilnīgi regulārs, bet viņš periodisks pamatdarbs man ir jau 4 gadu garumā, ja? Tad ar Etsy veikaliem ir tā, ka tie ir mana absolūtā aizraušanās un testēšana jau no 14. gada, kad es atvēru savu pirmo veikalu, un šo laikā man ir bijuši jau ļoti daudz dažādu nišu veikali un tā tālāk, un pateicoties šī visai savai pieredzei, protams, es pasniedzu dažādus kursus, seminārus, konsultācijas online, kas arī ir mana sirdslieta. Bez mana, kā jau es teicu, dārza un tā. Tātad man ir vairāk ienākuma avoti, un jebkuru no tiem, ja noņem nost, es nepalieku bez ienākumiem. Jebkuru, ja noņem nost, man paliek manas zināšanas, mana pieredze, manas prasmes un galvenokārt tomēr mans domāšanas veids un stils, kas ļauj man paskatīties plašāk uz šo visu, ja, kāpēc es to daru, kāpēc es esmu kļuvusi par freelanceri, kāpēc man ir svarīgi aiznest to līdz vairāk cilvēkiem, kāpēc es tajā saskatu ļoti lielu vērtību, ja, un kā es arī varu palīdzēt. Un parasti šādu šo prezentāciju es noslēdzu ar Ošo kādu no citātiem, nolasīšu arī šoreiz, ka pienāk mūsu dzīvē tāds brīdis, kad mēs atejam malā no drāmas un tās radītājiem. Mēs paliekam ar cilvēkiem, ar kuriem varam kopā smieties, aizmirstam slikto un fokusējamies uz labo. Mīlam cilvēkus, kur izturs pret mums atbilstoši, un lūdzamies par pārējiem. Dzīve ir tik īsa, un tā jānodzīvo nekā citādi kā laimīgi. Paklupt tā ir daļa no dzīves, piecelties tā ir dzīves pieredzēšana. Būt dzīvam tā ir dāvana, būt laimīgam tā ir izvēle. Un ticiet vai nē, tieši šis nelielais tāds piesitiens, nu tāds moments, jā, akcentiņš, kas iespējams daudziem uzdod jautājums, pagaid, kas tad tas tāds tagad no sākuma jātur par prasmēm, par vēl kaut ko, jā, kas te par kaut kādu mīlestību, par drāmām, par radītājiem, paklupšana, piecelšanās un tā tālāk. Redziet, ir tā, ka mums katram ir kaut kāds savas dzīves ceļš jau noiets, ja? Kaut kas vēl ir noteikti priekšā arī stāv, un tajā pat laikā, runājot, turpinot par šo domāšanas veidu, bieži vien lielākā problēma ir tā, ka mēs mūsu problēmās tiešām vainojam citus cilvēkus, ja? Visi citi ir vainīgi, tikai ne mēs paši. Un tajā brīdī, kad mēs apzināmies un mēs paejam malā no visas šīs drāmas, it kā, ja, ka visi citi vainīgi, valsts ir nepareiza, ģimene nepareiza, kurā es piedzimu, vēl viss kaut kas ir nepareizs, ja, es nabadzīta, kur es esmu te piedzimusi, ja, tad, un tad, kad mēs izvēlamies tiešām vīdes, sabiedrību, cilvēkus, ar kuriem kopā varam smieties, kas mūs atbalsta, un kad mēs paši sākot ar sevi fokusējamies uz labo, tad arī viss apkārt mainās. Un kad mēs apzināmies, ka tā ir mūsu izvēle dzīvot šo dzīvi laimīgi, tad, jā, arī uz problēmām varam skatīties pavisam savādāk, ka tas ir vienkārši tikai posms, tā nav traģēdija, tas ir šķērslis, mēs pieceļamies un ejam tālāk. Jā, iespējams sasitām celīti, iespējams salauzām kāju, paklūpstot, bet tas nenozīmē, ka mūsu ceļš ir apstājies. Mēs turpinām iet, un katru dienu tā ir mūsu izvēle. Šajā vietā es parasti šo prezentāciju pārtraucu, taču šodien es to nepārtraukšu šajā vietā, jo vairākus gadus piedāvājot šo Canva Etsy kursu, es arvien vairāk pārdzīvoju par to, ka ne visiem cilvēkiem, kas izgājuši manus kursus, to konkrēto Canva Etsy kursu, sanāk sasniegt patiešām labus rezultātus. Ir cilvēki, kuriem šie rezultāti ir, un ir cilvēki, kuriem šie rezultāti nav.
Un lai vai kā es skaidrotu, lai vai kā atkārtotu kaut ko, vai atbildētu individuāli uz jautājumiem, tiekamies Zoomā. Ja, jo man paredzēts bija, ka kursos mums ir iespēja ar mani privāti sadarboties, ja, un uzdot papildus jautājumus, un tā kā ne tieši tāda individuāla pavadība, bet tomēr ar konsultācijām. Stunda nedēļā bija iespējams ar mani pakonsultēties kursu laikā. Tad tik un tā ir tā, ka cilvēks domā, ka viņš dara visu, ko es esmu pateikusi, bet viņš īstenībā nav izdarījis visu, ko es biju iedavusi kursā. Un viņš nespēja ieraudzīt to atšķirību, ka viņš ir paņēmis tikai daļu. Un es nevaru viņam iedot vairāk, kā tikai tik, cik es varu iedot. Vai ne? Un man ļoti viena sieviete pateica kolosāli, kad es mocījos šajos pārdzīvojumos par to, ka vai maz vispār man ir vajadzīga šāda kursa atkārtošana, ja es nevaru garantēt visiem kursā šos ienākumus, ja, kā nu secīja kursā. Ka galu galā es sāku apšaubīt jau savu kursa šo te vērtību. Un tajā pat laikā man šī sieviete pateica tā, Sandra, tu nevari uzņemties atbildību, ko katrs tālāk dara ar informāciju, ko tu tam cilvēkam esi iedavusi. Un salīdzināja ar tādu atkal tām šīm vilnas zeķītēm, kāpēc es pirms tam jau ieminējos par tām vilnas zeķītēm, tāpēc ka vilnas zeķītes tāpēc, ka, piemēram, ja es pārdodu kādam cilvēkam vilnas zeķītes, un viņš ir nosaldējis kājas, jo nav uzvilcis tās zeķītes, tā nav mana atbildība, vai ne? Un tas man tik ļoti nomierināja, ka ļauj man tomēr turpināt arī šo ceļu iet tālāk, un es domāju, ka es šogad jau janvārī noteikti atkal veidošu šo savu kursu. Nu, parasti vienreiz gadā, janvārī, tā tad bija šis mans kurs. Taču pa šo gadu ir notikušās vairākas izmaiņas, un tās izmaiņas ir tādas, ka pagājušā gada martā jau, kad beidzās šis kurs, pēc pēdējā novadītā kursa, aprīlī es izgāju kursu saknes pie Irīnas Bērziņas. Tas bija mans tāds tā kā pirmais ceļš uz tādu ļoti dziļu personīgo izaugsmi, dziļi iekšā, un kas tomēr arī man ir transformējis kā cilvēku, ja? Un plus arī tas, ka pagājušā gada martā es arī biju ielikusi Instagramā jau vienu postiņu par to, kad digitālais mārketings vai numeroloģija, jo tāpēc, ka mans ceļš aizved līdz numeroloģijai, kad es atklāju priekš sevīm to, ka izrādās visus ciparus es redzu numeroloģijā. Tātad pēc numeroloģiskiem šiem aprēķiniem man pietiek ievadīt tik tiešām savus dzimšanas datus, man nav jāslēp savu dzimšanas dati, kādi tie ir, ja? Un šajā numeroloģijas tabuliņā īsnībā es sevi varu lasīt kā atvērtu grāmatu. Man tas bija tik liels šoks un tik ļoti aizrāva, ka tas bija kaut kas vienreizējs, ka es pat pārdomāju, vai vispār man vajag iet tālāk digitālā mārketinga un vispār šajā lauciņā, ka es tagad gribu tikai par numeroloģiju, bet kā tad tā 50 gados pēkšņi mainīt kardināli savu dzīvi un tikai par numeroloģiju. Tas tak nav it kā gudri no vienas puses un man nav pieredzes tajā, es vēl esmu pavisam jauna zaļa tikai ar interesi. Un tā nu mans ceļš veda tālāk. Protams, arī šajā likteņa matricā ir arī veselības karte, kur arī pēc numeroloģijas, arī pēc dzimšanas datiem, tikai un vienīgi pēc dzimšanas datiem, mēs varam pārbaudīt arī savu veselību pēc veselības kartes, kādi cipari kādās čakrās mums ir. Un arī ar to vēl man nepietika. Es pavisam nesen gribēju iet dziļāk, un šobrīd arī jau esmu tā kā
aizgājusi. Nu jā, es vēl pagaidām nestāstīšu, es vienkārši te biju ierakstījis, iekopējis arī to, ko es biju rakstījusi pagājušā gada martā. Tātad, vai tu zini, kas ierakstīts tavā dzimšanas datuma kodā? Digitālā mārketinga kursos daudz minu piemērus, kad tie paši principi, kas darbojas digitālajā mārketingā, pielietojam arī personīgām vajadzībām. Savu punkta A nospraušana, izmantojot svīda analīzi, sava punkta B nospraušana, nosakot mērķus pēc smarta principa, stratēģijas un taktikas izvēle, ceļa karte, kā no punkta A nokļūt punktā B. Analīze, kā izmērīsim savu nokļūšanu punktā B, ja, un tas ir kā pamatu pamats, jeb kārkas, bez kā nav iespējams veiksmīgi virzīties digitālā vidē un arī personīgajā dzīvē. Ir jāveic konkrēts regulārs darbības, kas mūs pietuvina saviem mērķiem, un tomēr, kādēļ veicot vienādas darbības, dažādiem cilvēkiem ir dažādi rezultāti, un ziniet, daudz atbildes atradu tieši sava dzimšanas datuma atšifrējumā. Un ne tikai sava dzimšanas dienas datuma atšifrējumā, arī citu pazīstamu cilvēku atšifrējumos, jā, un turpinājums šim postiņam bija tāds, ka es aicināju, nu, tad, protams, jā, ka mēs katrs piedzimstam ar savu noteiktu enerģiju potenciālu dažādās jomās, ka ne visiem vajag iet tur, kur iet daudzi, jā, vai kā mums liekas, ka uz turien gribās iet, jā, vai vajadzētu iet. Tad es aicināju, jā, patrenēties cilvēkus, arī paldies visiem, kas pieteicās pa šo gadu. Esmu jau daudz lielāku ceļu nogājusi. Un jā, šis ir tas, kas man aizrauja šobrīd daudz vairāk un man liekas daudz interesantāk un daudz noderīgāk. Es varu būt cilvēkiem, ja es spēju viņiem atvērt šīs atslēdziņas uz viņu šīm stiprām pusēm, talantiem, šķēršļiem, naudas kanāliem dažādiem, ja, veselības arī jautājumiem un tā tālāk, ja, tā kā šī ir pirmā reize, kad es par to runāju publiski. Tātad šis viens postiņš, kas bija pagājušā gada martā, jā, un tagad tikai šis konkrētais video, ko es šobrīd ierakstu pilnīgi neformālā tādā gaisotnē, mājas kārtībā, tā teiksim, jā, vienkārši kā sarunājoties ar jums, jo šobrīd es esmu aizgājusi arī uz čakroloģiju. Jā, te mācības notiek man arī krievu valodā, jo visbiežāk tieši tādas, nu, jaudīgākās mācības, ko es esmu atradusi, tās tomēr ir krievu valodā, un šobrīd tieši kā reiz es pati mācos čakroloģiju, kas vēl vairāk ir atvērusi manu sapratni par lietām, kāpēc dzīvē notiek tā un nekā savādāk, kā mēs paši esam savas laimes kalēji, kā tik tiešām apzinoties ļoti daudz dažādas lietas, mēs spējam ietekmēt rezultātu un uzņemoties atbildību, protams, un saprotot, kāpēc tas, kas mums šodien notiek, ir tikai un vienīgi loģisks mūsu darbības rezultāts. Tieši tāpēc, ka mans prāts un manas domas un mans pašizaugsmes ceļš ir aizgājis tomēr numeroloģijas un čakroloģijas virzienā. Protams, nekur nav palikušas arī manas zināšanas par Etsiju un Canvu un tā tālāk, taču tās es uzskatu tik vērtīgas šīs zināšanas, ka vienkārši dāļāt vēl kursu veidā, tā kā es jau vairākus gadus esmu darījusi, bez tāda konkrēta, skaidri saprotama rezultāta katram no šiem dalībniekiem, kas ir pieteikušies, jo es ļoti personīgi to esmu uztvērusi, ja, un ja kādam kaut kas nesanāk, un es redzu, ka es viņam nevaru palīdzēt. Viņš vienkārši nedara to, ko es esmu mācījusi, un pastāstīt savādāk vai neaizvainojot, vai kaut kā tā, es nevaru nemāku. Ja, un tāpēc arī mans ceļš aizveda brīnumainā kārtā, saved kopā ar tādu ļoti brīnišķīgu cilvēku kā Miku no mini akceleratora, un šobrīd jau no pagājušā gada oktobra, kad uzsākām kopīgu sadarbību, tātad jau mums
novembrī, decembrī. Decembrī mums bija jau pirmā meistarklase, janvārī jau bija mums kopīgā otrā meistarklase, un jau no janvāra ir sācies mans individuālās pavadības ceļš mini akceleratora programmas ietvaros. Tātad es strādāju individuāli ar cilvēkiem, līdz rezultātam. Uz rezultātu. Protams, cilvēki maksā par to daudz lielākas naudas summas. Viņiem ir pilnīgi individuāla apmācība, konsultācijas katru dienu pēc nepieciešamības, bez ierobežojumiem, regulāras tikšanās. Ir Mikusa izstrādātais tāds biznesa plāna modelis, kuram arī es tā skaitā sekoju šobrīd. Man tas ir jaunums. Atzīstos, arī es to neesmu darījusi tādā veidā iepriekš, un tāpēc jūtos tik ļoti saviļņota un tik ļoti iedvesmota sniegt maksimumu šiem individuālā darba klientiem, ka es nevaru atļauties šobrīd 21. februārī uzsākt savu individuālo kursu, kur visticamāk procentuālam lielākam vairākumam cilvēku nebūs vēlamie rezultāti tikai pēc kursa noskatīšanās. Protams, ja gadījumā tajā kursā tomēr pieteiksies cilvēki, kas saprot, ka jāstrādā ar domāšanu, nevis ar instrumentiem. Es taču jau to darīju, es jau 10 reizes pārbaudīju atslēgvārdus, es taču izdarīju to, es te nokopēju, te ieliku. Kāpēc nav? Tāpēc, ka tas nav par instrumentiem. Tāpēc tas ir par domāšanas veidu. Un tāpēc šo brīnišķīgo informāciju par Canvas Etsy kursu, jā, viņš būs, bet viņš būs tikai un vienīgi ieraksta formātā, iegādājams kā informatīvs manas pieredzes, tāds nodošanas tālāk, ja, formāts caur video ierakstiem, bet noteikti bez personīga kontakta, bez personīgiem individuāliem šiem zoomiem, bez čatošanas, WhatsAppā, bez sazvanīšanām un papildus konsultācijām. Tātad kurs, kas ir tikai un vienīgi video formātā, kur apkopota visa mana zināšanu bagāža, teiksim tā, sadalīta, 21 nodarbībā, bet tā būs tuvākā laikā pieejama, vēl joprojām nav gatava, jo es gribu no jauna, no nulles ierakstīt, ja? Nevis iepriekšējo kursu ieraksti, bet ierakstīt patiešām no nulles ļoti vērtīgu informācijas tādu tā kā sazemējumu. Ceru, ka kādam no jums tas noderēs, un es saprotu, ka jūs jau arī esat sapratuši to, ka, ja gadījumā kādam no jums ir interese par to, ko es varu jums piedāvāt, tādā sakarā, kad vai nu par informāciju, par individuālo pavadību, mini akceleratoru sakarā, tikai un vienīgi caur mini akceleratoru individuāli ar mani bez Mikusa mēs nevaram strādāt, jo tas ir viņa izdomāts formāts, tas ir, ja, tā kā, un es nepārkāpu noteikumus, un ja tomēr kaut kādi vaicājumi par, kad būs šie ieraksti, kā iegādāties, cik maksā, kas, kur, ko, kā, ja, vai arī, ja interesē kaut kas numeroloģijas vai čakroloģijas sakarā, tad droši varat ar manīm sazināties, uzrakstīt man, un mēs varam vienoties par Zoom tikšanos, lai izrunātu, ko jūs īsti vēlaties, kādu startu online, kā jūs sevi redzat, kas ir jūsu jau esošās zināšanas, prasmes, iespējams, uz kurien jūs tiecaties, iespējams, mēs varam pastīties caur jūsu numeroloģiju, šiem te aprēķiniem, šiem datiem, vai vispār jums darbs online ir piemērots, iespējams, jums pavisam cits, kas ir talantu jomās, ja, vai naudas kanālos un tā tālāk, līdz ar to. Tāpēc arī
šis šodienas šāds video, ka vajadzēja it kā sākties pārceltam tā jau par 1 mēnesi šim jaunajam Canvas Etsy kursam, bet es to no tā esmu atteikusies ļoti, manuprāt, svarīgi iemeslu pēc, bet tas nenozīmē, ka kursu nevarēs iegādāties video formātā, un tas nenozīmē, ka jūs nevarēsiet ar maniem iedarboties arī individuālajā programmā caur mini akceleratoru. Varat, bet, lai to darītu, tā tad vajadzēs ar maniem tikai un vienīgi sazināties. Kontakti ir jums priekšā, un saku paldies, ka, ja tik tālu esat tikuši un noskatījušies šo video, tad iespējams es varu kā būt jums noderīga. Iespējams, kaut vai sākot caur vispār numeroloģisko šo te karti, lai apskatītu jūsu stiprās vājās puses, iespējas pameklētu kopā un tā tālāk. Paldies un iespējams uz tikšanos kādreiz kaut kur